Šajā raidījumā aicināsim pārvērtēt, ko par invaliditāti domā un kā invalīdu spējas vērtē paši cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu tuvinieki. Kā izturas darba devēji, kā attiecas sabiedrība kopumā. Katram no mums ir bijis savs stāsts, kas veidojas viedokli. Man ir bijis tāds gadījums, mēs bijām Francijā sacensības ar 2 bērniem ar smagu invaliditāti, 2 ar treneri vēl vienu. Un mēs bijām nokavējuši vilcienu, un mums bija jātiek uz lidostu. Bija ļoti sarežģīta situācija. Mēs bijām Parīze, un mums bija daudz somas, un 2 cilvēki, kuri nevar paši paiet. Un mēs skrējam ar visam tām somam, un tiem cilvēkiem mēs tā bišķiņ brīnījāmies, kāpēc neviens tā kā nenāk klāt un nepalīdz. Kas tas ir? Mēs taču, var taču redzēt, ka mums vajag palīdzēt. Tomēr varbūt parīzieši uzskatīja, ka nelūgt palīdzību var liecināt arī par pārākumu apziņu vai žēlošanu. Pēc tam es to pārdomāju un daudz runājoties ar sportistiem ratiņkrēslos, esmu sapratusi, ka mēs bieži darām nepalīdzību, pieskrienot un palīdzot viņam, jo varbūt viņš nemaz negrib. Jo ja mēs palūdzam, kādam mums palīdzēja, bet ja mēs nelūdzam, tad varbūt mums to nemaz nevajag. Un tā ir mūsu pēcpadoma, man liekas, problēma. Ja mēs redzam, ka cilvēks ir ar invaliditāti, mēs viņam tā kā reizēm metamies palīdzēt pa daudz. Nemaz nevajag varbūt tik daudz. Kā jau sportisti un treneri, Dārja ļoti labi zina, ka uz starta sportists izies viens pats un vienīgi no paša būs atkarīgs rezultāts. Žēlošana nav treneris dabā, drīzāk veselīgs un racionāls situācijas izvērtējums. Bieži vien realitāte piedāvā iespējas, kuras palaižam garām. Es, teiksim, sava darba saskatu bieži cilvēkus ar invaliditāti, kuru kaut kādu darbu būtu spējīgi veikt daudz labāk. Un daudz vairāk atdoties tam darbam nekā cilvēks bez invaliditātes. Piemēram, mums ir zirgkopēju problēma regulāri visiem staļiem. Laika pa laikam trūkst zirgkopēju. Viņi atnāk un aiziet, jo bieži vien cilvēki to uztver kā pagaidu darbu, kamēr atrod kaut ko citu. Bet cilvēks ar intelektuālu invaliditāti, kurš ir fiziski vesels, bet nevar strādāt, nezinu, bankā, ja viņam ir pareizi iemācīts, lai viņam ir pareizi parādīts, kā to darbu veic, jo tas ir diezgan vienkārši tehnisks, bet darbs. Viņš to darbu pildītu forši un būtu ar to apmierināts, būtu laimīgs tajā darbā. Būdama Latvijas paralimpiskās komandas trenere, viņa noliedz pieņēmumu, ka paralimpiskais sports kaut kādā veidā būtu vieglāka sportošana nekā, piemēram, olimpiešiem. Šis paralimpiskais sports un speciālais olimpiskais sports un arī vienkārši ikdienas jāšana cilvēkiem ar invaliditāti ir ārkārtīgi interesanta un pilnīga sfēra, kur darboties. Es pārsvarā strādāju ar sportistiem. Es sen esmu vispār pārtraukusi viņus uzskatīt par cilvēkiem ar invaliditāti. Un es nedomāju, ka Aigaram Apinim ir kaut kādi kompleksi, par to, ka viņš sēž ratiņkrēslā. Viņš ir pilnvērtīgs, laimīgs un veiksmīgs cilvēks. Viens no viņas jaunākajiem audzēkņiem ir Georgs, kas profesionāli trenējas 2. gadu. Georga disciplīna ir iejāde, un, kad viņš startē, kādam asistentam vienmēr skaļā balsī jāsauc burti, ar kuriem tiek iezīmēts maršruts. Kopš 5 gadu vecuma Georgs ir neredzīgs, un ceļā, pa kuru jāizvada zirgs, viņš orientējas pēc pavisam citiem principiem nekā redzīgie. Kad es pagājušajā gadu vasarā braucu uz gubernatāru kausu Irkutskā, tad tur pie visiem burtiem stāvēja brīvprātīgie. Es biju iemācījies no galvas maršrutu, un tad viņi vienkārši teica A, B, lai es dzirdu, ko tie burti ir. Un tad es izgāju, dabūju 2. vietu. Tik augsta vieta jātniekam, kas trenējas salīdzinoši nesen, ir labs sasniegums, un gandrīz vai jāsāk ticēt Georga māmas apgalvojumam, ka ir vēl kāda mums nezināma maņa, kas ļauj puisim labāk saprast zirgus. Man ziņoja, ka tu esi smuks. Tas man ir ļoti laizīgs. Pasties, redzi? Tu man kodīs nos pirkstus? Zirgs. Patiesība zirgam ir diezgan vienalga, vai cilvēkam ir vai nav funkcionāli traucējumi. Viņš atšķir jātnieku tikai pēc prasmēm. Ja jātnieks ir prasmīgs, zirgs klausīs jātnieku ar kājām, bez kājām, ar invaliditāti vai bez invaliditātes. Un viņam pilnīgi vienalga ir, vai viņš redz vai nē, galvenais, vai viņš viņam dod pareizes komandas. Sporta zirgs nedrīkst būt tik ļoti
patstāvīgs, ja? Viņam ir jāklausa tās jātnieks. Jātnieks nevar paļauties, ka viņš pats zinās, kur elements jāpilda. Šī patiesība apgāž manu pieņēmumu, ka zirgs ar savu redzi kompensē to, ko jātnieks neredz. Tā nav. Iejādai ceļu vienmēr izvēlas jātnieks, un šķiet tieši tas arī vislabāk patīk Georgam jeb Džordžam, kā viņš pats sevi mēdz dēvēt. Man patīk tā sajūta, kad es varu vadīt un valdīt pār visu milzīgo zirgu. Tā bieži ir, ka apkārtēji ir tendēti pažēlot, un tas katram tam cilvēkam, protams, atkal atkarīgs no ģimenes, jo ir ģimenes, kur bērns ar invaliditāti tiek uzskatīts par tādu, kuru visur ir jāvadā aiz rociņus, viņam nav jādod nekāda brīvība, un viņš arī nepieņem nekādus lēmumus. Un ir ģimenes kā Georgam, kur bērna invaliditāte tiek pastumta malā, un bērnam tiek piedāvāta pilnvērtīga dzīve. Džordža māma uzskata, ka pie pilnvērtīgas dzīves pieder mācīšanās parastā vispār izglītojošā skolā, nevis kādā speciālā mācību iestādē. Šobrīd, kad Georgam ir 14, būs grūti pateikt, kurš bija drosmīgāks – mamma, kura piedāvāja neredzīgu pirmklasnieku vaivaru pamatskolai, vai skolas direktori, kura tam piekrita. Tas bija vienkārši, man šeit tā dzīvē veicās, un šis bija no tādiem tiešām veiksmes momentiem, jo pie viņas aizejot, viņa momentā pieņēma šo izaicinājumu ar prieku, sakot, cik jauki mums tas būs jauns izaicinājums. Ar šiem vārdiem tas viss arī sākās 2 dienas vai 3 pirms mācību gada sākuma. Neko nezinot par to, kad vispār ir kaut kur neredzīgs bērns Jūrmalā, kurš gribētu iet skolā. Georgam ir paveicies arī tāpēc, ka papildus visam, ko nodrošina skola, viņam ir mamma, kura var veltīt dēla skološanai tik daudz laika un enerģijas. Tas ir tas iemesls, kāpēc es šobrīd 1,5 gadu savā savā darba dzīvē esmu drusciņi paņēmusi taimautu, jo es saprotu to, ka, es viņam esmu ļāvusi visu darīt, viņam ir bijis klāt vienmēr asistents, ko es esmu algojusi, bet ir ļoti liela atšķirība starp mani un asistentu, jo ir tādas lietas, ko ļaut vai neļaut, tev iekšā kaut kāda intuīcija pasaka. Un tomēr, ir lietas, kur man tomēr ir jābūt klāt. Un tāpēc tas, lai šie bērni ietu parastajā skolā, vispirms ir ģimenes jautājums. Viņiem ir jādzīvo noteikti ģimenē, jo ja nav šīs ģimenes klātbūtnes, tas ir neiespējams. Tas arī ir tas, kad ir šie 2 modeļi. Viens ir internāta skola, kur bērns dzīvo prom no ģimenes un mācās skolā. Un otrs, kur viņš dzīvo ģimenē, un viņš ir šajā dabiskajā vidē. Aivija saka, ka neredzīgi cilvēki tiek uzskatīti par sabiedrībā visgrūtāk integrējamiem, taču šobrīd viņai tā vairs nešķietot. Es varu principā runāt tikai par to, ko zinu es. Tas ir neredzīgi cilvēki. Jebkurš neredzīgs cilvēks var mācīties parastajā skolā. Un pēc būtības viņam īstenībā nekas īpaši nav vajadzīgs. Kad mēs ar Georgu sākām, tas bija daudz grūtāk. Šobrīd ir paredzēts no valsts asistents, ir skolā asistents, ir pēcskolas asistents, un principā nav nekādas problēmas, lai tas viss notiks. Piemēram, viņš neredz, kas notiek uz tālpels, bet viņam ir ļoti labi attīstīta dzirde, un vispār ir kaut kādas citas maņas, ar kurām viņš šo pasauli uztver, kuras mēs redzot, acīm redzot, mēs viņus vienkārši neizmantojam. Lai veiksmīgāk mācītos, Georgam ir dažādas palīgierīces. Vissvarīgākā esot rakstāmašīna. Klase jau pie tā trokšņa pieradusi, bet, teiksim, es tagad piedalījos ziemā geogrāfijas olimpiādē. Viņi visi bija sadalīti pa 2 zālēm, bet man bija jāraksta atsevišķā klasē, vai telpā, jo kad viņi paies, ka tā klaboņi var ķistis citus no ierindas. Džordža arsenālā ir arī runājošā pildspalva, neredzīgiem piemērots pulkstenis un pat krāsu noteicējs. Mammu. Tomēr izskatās, ka šīs lietas Georgs nelieto, jo var iztikt bez. Slādējies, ups. Vai viņš ar kaut ko apliet izskats? Ja viņš jau no mazotnes, viņam ļauj attīstīties, viņam ļauj Georga gadījumā sasisties, ja viņi ieskriet stabā un lai viņš neieskriet stabā, viņam tiešām attīstās, šī, vai tā ir 3. redze vai kas, bet viņš pilnīgi droši staigā. Viņš staigā principā bez spieķa, un es viņam saku, ka nevajag staigāt bez spieķa, jo cilvēki tur nevar zināt, ka viņš neredz. Un kādreiz, kad tur
uzgrūžās tantiņā, tad viņas ir dusmīgas un, piemēram, ka uz veikalu iet viņš iepirkties, ja, un ka viņš tur taustās, ja, tad citiem tas nepatīk, ja. Lai gan, principā, Rimīs saprot, ka, visi tomēr zina. Rimītī, tas rimīts jau ir liels, un tad es aptuveni zinu, teiksim, kur stāv pelmeņi un kur stāv tie paši čipsi, un es vienkārši aizēju pie tā stenda, un klausos, kad kāds nāk tā šļūcīgāk, tas ir, tas ir parasti vecs cilvēks, un veci cilvēki ir laipnāki, un es ļoti pieklājīgi saku, atvainojiet, vai jūs varat man lūdzu pasniegt, teiksim, tādas un tādas markas pelmeņus, un tad viņi pasniedz. Un prasa, vai nevajag vēl kaut ko palīdzēt. Vaicājām Džordžam, kas viņu iepriecina un ko viņš sauktu par skaistu. Jāteic, skaistuma avots mūs tiešām pārsteidza. Laikam ir skaists tas, kas labi smaržo. Teiksim, manuprāt, ļoti skaists ir veikals Depo. Toties starp iepriecinājumiem bija arī labas sekmes. Man bija uz liecības zemāk atzīme 7. Un pēc reitingiem es biju 2. labākais klasē, un arī, teiksim, mums ir skolā, lai stimulētu bērnus labāk mācīties, tur katru nedēļu e-klasē pārbauda, kurš ir vislabāk mācījies pēc vidējā vērtējuma. Un tad tam, kurš ir bijis visgudrākais, tam uz nedēļu dod pūci. Un mums tā pūci ir diezgan bieži bijusi mājās. Tāpēc es neesmu no tiem sliktākajiem skolniekiem. Ir šie cilvēki ar īpašām vajadzībām 5% sabiedrībā, un viņiem ir jābūt mums sabiedrībā. Ja viņi ir, tad viņi gūst un mēs gūstam. Jo, piemēram, no tā, kad ir viens šāds bērns klasē, es uzskatu, nebūtu nekādas spaisi, un visi tie vājprāti, kas notiek šobrīd centra skolās, kur viss ir, ko vēl tur, jā. Tas pats arī attiecas ar pārējo sabiedrību. Tas viss ir diezgan mākslīgi radīts. Tāpēc, kad, ja mēs viņus ieliekam tur kaut kādos kombinātos, internātos, pansionātos un tur vēl kaut kur un izliekamies, kad viņu nav un viņi tur dzīvo kaut kādu tādu savu dzīvi, šauru, es nezinu vai šauru, viņā tā nav pilnvērtīga dzīve. Kad vaicājām, vai viņam jau ir kādi plāni par nākotnes profesiju, Džordžs teica, vēl nezinot, bet gribētu, lai tā būtu saistībā ar dzīvniekiem. Mājās viņam ir suns. Turklāt Georgs nevēlas pat mēģināt apmācīt savu suni par neredzīgo pavadoni, jo tad ar viņu nevarēs daudzīties. Pavadoņiem jābūt nosvērtiem un disciplinētiem. Klausoties dēla aktivitāšu uzskaitījumu, vaicājām Georga mammai, vai tomēr viņas dēls nav par daudz pārgalvīgs. Vispār īstenībā cilvēkam noteikti ir liktenis, ka tas arī ir no Šumahera gadījums. Protams, ka nevajag izaicināt, bet es domāju, īstenībā Georgs ir drusciņ pārgalvīgs. Tas arī ir fakts. Un tu? Es nedrīkstu runāt blakus esmu. Arī droši vien, jā. Droši vien mammas pārgalvīgums izpaužas faktā, ka viņa necenšas vērtēt, kura aktivitāte dēlam būtu piemērota, bet kura nē. Ja viņš vēlas pamēģināt, visticamāk Aivija to atļaus. Taisni. Stop. Tā. Tagad šitam taisni pa vidu starp slēpēm vienās. Tā liec kā iekšā tagad. Tā kā kurpē, nē. Redzi? Tā, to slēpi. Pietupies dziļāk. Šitā gaida, kad es tevi izvilkšu, ja? Tagad notupies uz sāniem. Šitā uz sāniem. Ieliec slēpes ūdenī. Viņš sāk ar mācību stienu, ko es lieku laivai sānā, tādu speciāli, ja? Un tad attālums starp mani un Džordžu ir 2 metri. Es ar viņu runāju, es viņam rādu, un viņam cits līdzsvars, viņš aizbrauc. Tā es viņu iemācīju no sākuma uz stienu, un tad iemācīju uz šnoru. Malacis! Yes! Strīķis, kur ir? Viss ir labi. 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 Viss ir labi
Instruktors teica, ka ūdenssports Džordža gadījumā apvieno ūdens procedūru, fizisko slodzi un arī vēl izklaidi, 3 vienā. Mēs vēl piemestu klāt baiļu pārvarēšanu un varēšanas robežu pastumšanu krietni tālāk. Ja baidīties, tad vispār nevar iet gulēt, jo pārsvarā cilvēki mirst gultā. Ja tā pieņemsim. Ja baidīties, ja mēs tagad sāksim baidīties, tad baidīsimies, tāpat kā ierēģi, visi baidās. Viņi vienmēr atbilda jautājumu ar atbildi nē. Jo tad nekas nenotiek, nekādas atbildības, nekas nav noticies, viss ir labi. Džordž, tev nebija bail par tiem viņiem? Sākumā dusmi! Ak, Dievs! Bet izcēlies malacis, tagad izcelsies? Pasīsimies! No? Rokas! Un mugurā! Pasmuko! Kājas ceļos! Ko? Kājas ceļos! Labi! Te apkārt nebija daudziem prieks, ka tās Džordžs aizbrauc pirms. Mums ir tāda dakteri, te grozās riņķī, tur pirmo reizi Džordžam tur palīdzēja dakteris viens, un tad viņš teica, es tagad labi jūtos šodien, es esmu kaut ko labi izdarījis. Tādā ziņā. Viens nedarbs tiek veikts, nākošais tiek steigts. Slēpošana nebija pirmais ūdens sports, kur mēģināja Georgs. Vispirms, klausot šī paša instruktora Krišjāņa ieteikumam, viņš bija gājis draugam līdz uz airēšanu. Šeit jau ir spilgts piemērs, kad Aivija ar Džordžu atnāca pie manis un es uz viņu skatos, es pats trenējos akadēmiskā airēšanā, es pazīstu to sportu vietu, Džordžs dzīvo pie airēšanas bāzes blakām, viņš var aiziet praktiski viens. Es teicu, lai Aiviju aizved uz turieni. Tur, pieņemsim, ja 4 cilvēki airē, tad no tiem 4 viens var būt neredzīgs, viņi tur nepieņēma, jo baidījās par atbildību. Neviens neuzņēmās. Praktiski viņi atšuva un aizsūtīja mājās sēdēt 4 sienās. Tādā ziņā īstenībā viņam tur īstā vieta, tur ir komanda, kas viņu pavelk, atbalsta, viņš integrējās sabiedrībā, viņš nav atstumts. Pieņemsim, ja viņam jāiet skriet vienam, tad tur tā grūtāk. Ja? Tādā laivā airēt, kas ir pie mājas, tādā vietā, ideālāk nekas nevar būt, bet kārtējā tā birokrātiskā baidīšanās un futbolēšana, sūtīšana no viena pie otra, meklēt iemeslu, ka tik nepaņemt. Īstenībā vispār šajās lietās neviens neko nezina arī pasaulē. Ja? Tas notiek tā viss tā, tev vienkārši jāizdomā, tas jau nekas nav, kā viņam palīdzēt. Tā ir elementārā lieta, kā mēs viens otram varam blakus esot palīdzēt. Tā arī ir visa tā filozofija šīs lietas. Ja, ja pēc gada vai 2 Džordžam būs jāizpilda pašvērtējuma anketa darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, iespējams kāds domās, ka puisis vēlamo uzdot par esošo vai pārspīlē. Taču skatoties, kā šis 11-nieks vēlas izmēģināt visu, nākas vien piekrist, ka savu varēšanu izpētīt var tikai viņš pats. Malacis, es domāju, ka tu nogāzīsies. Es arī. Savukārt apkārtējie likt šķēršļus vai tomēr palīdzēt. Es tagad uztraucies, ka viņš brauc,